Sveicināti! Tas, ko jūs tagad redzēsiet, ir LEGO Digital Designer otrā daļa, un ko es jums šodien rādīšu? Es jums vairāk rādīšu par tiem rīkiem, kas ir šajā augstpusē, un, tādā veidā. Tātad pirmais Clone Tool, tas nozīmē tā, mēs uzspiežam. Sākumā var šeit, viss tās ir sākumā šeit. Tātad šeit Multiplay Select Tool. Ar to var atlasīt vairākus, piemēram, un, teiksim, visu ķermeni, visu to puiku un pārvietot viņu, teiksim, uz otru pusi. Te vēl ir visādi citādi, un kas tikai tur viss nav, bet šīs divas ir svarīgākās funkcijas, un, ja jūs zināsiet tās, tad būs viss kārtībā. Tālāk nākošais ir Clone Tool, uzspiežot. Mēs paņemam un, piemēram, tagad uzspiežam uzspiežam uz glāzes. Un jūs redzat, iznāk vēl viena glāze, kuru mēs varam pārvietot, kā vien mēs gribam. Pārvietojam glāzi un glāzi buļļu saīt. Tālāk, Hingalon Tool, tas ir vairāk kā, tā kā, pārvietošanas rīki, kur aizstāt arī vienkārši uzspiežot un sēties, piemēram, atlasīt tagad. Un vienkārši pārvietoju. Tas tā, un es nezinu, kas tur īsti tāds nepieciešams. Tālāk te ir, teiksim, ja jūs esat uztaisījuši nepareizā krāsā un tagad negribat burties atpakaļ pa visām iespējamajām vietām, pastāv tāda iespēja kā Paint Tool. Uzspiežam un, piemēram, uzspiežam viņam uz cepures, redzat mini uz cepures. Un šeit parādās visās iespējamās krāsās tas objekts, kuru jums vajag nokrāsot. Mēs viņu pārkrāsojam zilā krāsā. Un tāpat var darīt arī ar ķermeņiem un kājām, kā labi kājām es nedarīšu tā. Un galvām glāzi arī var pārkrāsot, manuprāt, var zaļā krāsā pārkrāsot, tāpat kā automātu var pārkrāsot. Visā vismā ar to, tas ir krāsošanas rīks un kaut kā citādākā krāsā, teiksim, kā jūs gribat, kādā krāsā šeit nav iekļauts, šeit nevarēs. Tālāk šeit vēl ir viens Hide Tool. Tagad mēs uzspiežam un uzspiežam skrabi. Redzat, reku viens tāds džekiņš kaut ko čakares mazens. Viņš uzradās, un tagad mēs spiežam, un mēs gribam uzlikt tur augšā vēl vienu citu, bet mēs izmēģinām visās iespējamās kombinācijās, bet mēs nevaram dabūt viņu to par turieni. Un kāpēc tas tā ir? Mēs viņu noliekam šeit, un uzspiežam uz Show All Hidden Box, un krabis ir atpakaļ. Izrādās, ka tikai, tā teikt, viņš bija noslēpts, uzliksim šito sūdiņu virsū. Un tāpēc ne. Un pats pēdējais rīks, par ko es nezinu, vai īsti ir jāstāsta, ir Delta Tool. Un, teiksim, ar to var izdzēst glāzi vai jebko, kur jums vajag. Šajā gadījumā nospraukušo žurkas izdzēsīšu ārā. Šito es izdzēsīšu ārā, izdzēsīšu vēl šito kaķēnu un šito žurku. Jā. Tālāk pastāv vēl dažādi rīki, piemēram, šķiršanas rīks, lai it kā vieglāk atrast klucīšu, vieglāk atrast klucīšu. Jo, kā jau zināms, visi centieni šajā programmā ieviest kaut kādu kārtību. Vienīgā kārtība var būt tāda, ja tu zini tiešām, kā to klucīt sauc, bet, piemēram, Megaponu, labi, šitam vēl var atcerēties, bet kaut kādiem valkie talki un kas vēl kaut kādu shell, tur apkārtmērs 3, big chill, tādu vienkārši nevar atcerēties, protams, ja tur ir labas, tad, labas atmiņas spējas, un to var atcerēties, jūs nevarēsiet tik vienkārši ierakstīt nosaukumus šeit meklētājā, jo šeit tāds ir, pretī LEGO Digital Designer augšā, zem britsks ar tādu zaļu. Šeit var vienkārši ierakstīt, piemēram, klucīšiem, ja jums vajag tieši atrast kaut kādu konkrētu klucīti, piemēram, klucīti, kur ir 2 tie izcili, un jūs uzrakstat 1, x, 2. Tā kā reiz. Un tad mēs uzspiežam meklēt.
Un viņš mums sameklē visās iespējamās kategorijās iespējamos klucīšu. Pudeli. Šeit, piemēram, pie rasniem klucīšiem var redzēt brīdis, ka 1x2 un tā. Un šeit pie šitādiem klucīšiem faktiski šeit vēl pie klucīšiem ar tādiem caurumiņiem un šeit pie plānajiem un vispār, var sakot, visur, viss parāda. Bet, teiksim, kaut kādiem tādiem, kā es tikko rādīju, un lai tādiem var neatcerēties. Taču, lai tagad mēs domājam, kā lai dabūjam atpakaļ visus klucīšus redzamos, mēs vienkārši šeit ir tāds krustiņš un uzspiežam cancels ierāču. Un viss! Tad sāk atkal darboties normāli. Tagad pilsim dinamītu. Bet, tagad mēs noņemam nost ar tiem mīnusņiem, kā jau teicu, var paņemt citus nost. Un šeit filter bigs boxes. Tad šeit parādās LDD un Hero Factory. Mēs uzspiežam. Un tad viņš rādīs mums tikai tos klucīšus, kas ir Hero Factory. Tajos robotos, kas tur viņi skaitās, un tajos iekšā tikai tos klucīšus mums tagad rādīs. Un tagad mēs varēsim veidot Hero Factory robotu, taču to mums galīgi nevajag, un tagad mēs domājam, kā lai dabūjam atpakaļ. Vienkārši uzspiežam filter boxes un remove filter. Un viss! Atpakaļ. Un ir ierastajā kārtībā. Tālāk nākošā iespēja ir filtrēt klucīšus pēc krāsas. Uzspiežam, un tagad mēs vienkārši uzspiežam silver metāls, un tagad viņš parāda mums visus klucīšus, kas ir tādā krāsā. Tā varētu būt iespēja tad, ja ir klucīts kaut kādā retākā krāsā, teiksim, likti purpulī. Kaut kā, un tad tas tiešām varētu noderēt, bet savādāk, ja kaut kādi 200 vienādi klucīši, un katrs vēl savā kategorijā, tad tur rocies viņiem visiem cauri, un nebūs neviena tāda kategorija, kur neatradīsies kaut vai viens tādas krāsas klucīts. Tālāk Colabs drivers, un uzspiežot šeit, kur parādās visi tās ailītes, tagad mēs uzspiežam mīnus. Un tagad viss. Šeit ir visi klucīši bez jebkādām sadalīšanās. Vispār visi klucīši bez jebkāda iekārtojuma. Es godīgi sakot nesaprotu, kāda jēga no kaut kā tāda, bet gan jau ka ir. Atkal šitas ķēmas uzlēc. Ziniet, šitas ķēmas no viena man projekta. Šim likšu arī tu. Visu man diezgan burlēt. Jā, šajā tās bija lietas, ko es vēlēšu jums parādīt, izstāstīt par visām funkcijām, ko šeit var darīt. Nākošajā daļā, es domāju, mēs parunāsim par tādām lietām, kā viņu tur vajag precīzāk saglabāt, un vēl citas, jo funkcijas tiešām šeit ir daudz. Piemēram, viena no funkcijām ir, ka tu vari apskatīties kādā no četrām dabas ainavām, vari apskatīties, kā tas tev tur izskatās, un tu vari arī apskatīties visu instrukciju, kā šita, teiksim, tava mašīnīte ir uzbūvēta. Vēl viena lieta, par ko es nepastāstīju, šeit apakšā rādās 29 britsks. Tas nozīmē to, ka respektīvi, cik elementi ir tavā izdomātajā Lego un kas tur notiek viņā. Šeit var arī samazināt ar šādu rīku, un tad vispār jau paskatieties, pilnīgi samazināts, viņš ir šitik te liels un tik vēl joprojām garš. Es domāju, mazāk par 1000, kādiem 2000 klucīšiem te nav, jo te pat duplotās acis ir iekļauts. Redzat? Tas ir tā. Jo, galā, kurš saka, šis programmas nedod, lai duplā. Labi.